Handbols ir kaut kas labāks par basketbolu un futbolu. Loģiski domāšanas spēle. Pagaid, es izdomāšu, un es tev pateikšu. Sporta spēle. Ko viņā dara? Vai tu vari? Ko viņa labāk par citām? Ar visu? Handbols ir īsta vīru spēle. Jūs stāsti, kas ir handbols? Handbols ir sporta spēle, kurā galvenais uzdevums ir iemest pretinieku vārtos vairāk vārds nekā viņi iemet mums. Un kas ir basketbols? Handbols ir komandas sporta spēle pret citu komandu, kurā vadot un metot bumbu ar roku, spēlētāji mēģina gūt vārds. Katrā komandā spēlē 7 spēlētāji, no kuriem viens ir vārdsargs. Uzvarētājs ir ātrāks, precīzāks un spēcīgāks. Handbols spēlē uz 40 metrus gara un 20 metrus platu laukumu. Uz laukuma vārtiem vēl ir 6 metru zona, raustītā 9 metru brīvmetienu līnija, kā arī centrs. Daudzu noteikumu dēļ mēdz teikt, ka tieši handbols ir viena no sarežģītākajām sporta spēlēm uz pasaules. Lai izcīnītu uzvaru, nepietiek tikai ar spēku un ātrumu. Nepieciešama arī laba taktiskā gudrība. Par dažādiem pārkāpumiem tiek piešķirti brīvmetieni, bet par rupjākiem var piešķirt brīdinājumu, kā arī 2 minūšu noraidījumu. Un, ja tas traucē pretiniekam gūt vārds, tiek nozīmēts arī 7 metru sodmetiens. Īpašas rupekļus no tālākās cīņas var diskvalificēt, piešķirot sarkano kartīti. Laukuma spēlētāja uzdevums ir ar visiem atļautiem veidiem mēģināt pārspēt pretinieku komandas vārdsargu. Izmanto savu spēku, savu gudrību, veiklību un vienkārši piemēna aizsargu un gūst vārdus. Tieši viņš ir pēdējā barjera, lai gūtu vārdus. 6 metru zonā, kas apvīk katrs vārds, viņš ir karalis, un tieši viņš diktē šeit noteikumus. Pārējiem ieeja šeit ir liekta, vismaz zemes, gaisā tu var atrasties. Katras komandas viens no svarīgākajiem elementiem ir treneris. Viņš vada un regulē spēli, un handbols laukumā tikai atspoguļo kopīgos treniņu rezultātus. Pirms tam treniņos ir lietas viedras varu zālē, kaldas taktiskā zināšanas pie tāfeles, kā arī viss līdz pēdējam sīkumam atstrādāts sporta zālē saspēlējoties vienam ar otru. Būt trenerim nepavisam nav viegli. Viņam vajag mācēt savas zināšanas, parādīt arī saviem skolniekiem, spēlētājiem. Handbols spēlē visā pasaulē. Protams, Latvijā, kur augstākajā līgā vīriešiem startē 10 komandas, bet cietiem tikai 6, spēles līmenis nav augsts, jo labākie sportisti devušies meklēt labāku dzīvi ārzemēs. Piemēram, uz Vāciju. Vācijas pirmā Bundeslīga tiek uzskatīta par pasaulē spēcīgāko līgu. Tajā spēlē 2 Latvijas izlases handbolisti. Aivis Jurčs Hanoverē, bet Evars Klešniks Mindenē. Kopumā dažādās Vācijas līgas pārstāv 18 Latvijas rokas bumbas meistari. Mūsu spēlē arī citās valstīs – Austrijā, Slovākijā, Portugālē, Spānijā, Kiprā, Dānijā, Rumānijā, Zviedrijā, Īslandē un Portugālē. Kā saka, mēs esam visur. Vienmēr esmu uzskatījis, ka lielākā handbols priekšrocība tāda, ka viņi prot spēlēt praktiski jebkuru komandas sporta spēli labā līmenī. Labi spēlēt futbolu, basketbolu, florbolu, regbiju un pat hokeju un frīzbiju. Daļa no šiem sporta veidiem iesildīšanās pirms īstiem handbola vingrinājumiem, ja, protams, netiek skriets ārā mežā vai kaut kur citur. Pēc tam seko staipīšanās vingrinājumi, piespēles, vārdsargu iesildīšana un saspēle, ar kuru biedēt pretiniekus tuvākajā spēlē. Lai kļūtu par īstu handbolistu, spēlēt ārzemēs un ar to pelnīt naudu, nepieciešama intensīva, gadiem ilga treniņa. Nepietiek ar labu treneri, bet arī pašam jābūt lielam gribas spēkam.
Handbols spēle ar pumpu un prātu. Sieviešu handbols tā ir viegla erotika ar dažiem handbola paņēmieniem un bumbu.